Tā, puišmeitenes, atkal laba diena visiem klausaties. Es tagad strādāju, atkal stila mājā taisu kasti šitai mulčai. Var sakot, teku smalcināti, drupināti zari un taisu baigo kasti no terases dēļiem un atkal domas ir, un paklausieties man, ziniet, kādas domas ir. Es uztaisīju reālu video pie Vasarsvētku draudzes, kur bērni rādīja vidējo pirkstu. Es uztaisīju visu par viņiem, redziet, sastāstījuši, Konutis Bīmans pienācis vienā no sižetiem, redzējāt, es pateicu acīs visu par modri, par visu, par katoļu iešanu, par Jēzus maršu. Pilnīgi nulle emocija. Vakarā Agris Jelgavā kaut ko sludināja, es tik uzmetu aci un strīmā tur pāris rindkopas uzrakstīju, bet tēma bija, kur ir tava bagātība, tur ir tava sirds vai kaut kas tāds. Un visticamāk, stāsti par viņa bagātību, viņa sirdī, jo tāpēc, ka jūs paši redziet, kur visa tā viņa sirds, ja tā bagātība bijusi šos 15, 20, 30 gadus, ja? Kad ir situācija tāda, ka ir, kad jaunatne tagad pēc 30 gadi vai cik ir draudzēji, rāda fekju, un tas vien rāda, ka tā ir tikai aizberga mazākā daļa. Vai ne? Tātad tas nozīmē, ka es vienu dienu arī te sēdēju, analizēju, domāju, bet iedomājieties, taču tur tas viss ir dziļāk, kā mājā runā, ko mājā domā, ko mājā dara vecāki, vai lasa bārdu, nelasa, kas tur viss piri. Īsāk sakot, tur tas ir dziļš jautājums, tas jau nav tā, ka pēkšņi bērni parāda vidējos pirkstus onkolim, kurš tur atnācis pie viņiem, ja? Kā es teicu, mēs nezinām ikdienā tur garām, kā es minēju iekš video, kad neticīgiem onkoļiem rāda. Mēs nezinām, kas tur iet garām un ko vēl viņi saka un dara un rāda, bet reāli izpaudās, tad, kad reāls cilvēks, ko es aizgāju ar kameru, es varēju piefiksēt to, ja. Un pilnīgi nekāda nekauna, nekāda dieva balss dzirdēšana, neko. Tad jūs saprotiet, Latvija, skatieties ātri pa Vasarsvētkiem. Tad viņi ir savā taisnībā, taisnumā, nezinu, paštaisnībā. Es nezinu, kā to nosaukt pareizi. Arī es skolā tur beidzis ar baltajiem diplomiem vidusskolu, tur izmests ārā savā laikā nemācījos. Man izmeta no 11. klases, un te es neklātienes vidusskolā Ozolniekos pabeidzu. Tā kā man izmeta no 11. klases ārā, es nemācījos. Tā kā es arī naisu gudrs, kā paši redziet, Pauris nevāra, neko nesaprotu. Citreiz pat, cik ir 2x2 arī aizmirstu, ja? Lūk, tāpēc piedodiet man, jā, nav man šī tāda baigā tur gudrība lielā galvā. Bet labi, bet tik un tā, kā jūs redziet, bliežu, kā māku, tā mauju, kā es jums teicu. Es esmu bullis un es mauju. Tātad tiem visiem ir uzspļaut, atvainoties, kas, tad viņiem vajadzēja tagad iznākt ārā, jo viņi ir publiski nokaunināti pa visu Latviju, to tagad redz gan viņu apvienībā. Iedomājieties, man ir tur, kura Konuti runāju pie 260, 270, 280 skatījumi, ja? Tātad Latvija ir maza, uzreiz muher, viens otram ir pazvanījis, pateicis, visi taču to redz. Un tas nozīmē, ka tur taču ir kaut kādas padomes, tur taču ir visādi Kalniņš, Valdis un kādi veciem sirmām, gudrām galvām, kaut gan jau vairs sirmā galva vai matu daudzums nav rādītājs, kā mēs redzam, ja? Jo sirmāki mati un plikāka pļaška, jo tiešām, mazāk dieva gudrības, ja vispār nav dieva gudrības un, apšaubu jebkādu gudrību šī gadījumā, jā. Tātad, un arī par Gleški, Dāvids Gleške, jā. Man taču ir video, Dāvid Gleške ved savus āžus ārā man atvainoties par notikumiem tajā tur, par notikumiem šitajā jau, Vērmaņdārzā, ja? Par notikumiem Vērmaņdārzā. Jūs saprotiet, taču prieka vēsts ir vēl lielāki oģu dzimumi nekā Vasarsvētki vēl Jelgavā, ja? Viņi ir gan lielākā skaitā, gan lielākā, es viņus lieku, arī rangu augstāk. Taču viņi arī tos āžus neizveda ārā. Tātad tie ašeri, tie āži, kā minimums 2, ja, kuri pielika savu, roku, teiksim tā, un tur stūma un grūda, un ko darīja mani un atdalīja, tur neļāva man pie tā iet un visas neatkārtošos. Īsāk sakot, tāpēc prieka vēsts Latvijā, mīļie cilvēki, ja jūs dzirdiet šādu kaut kur vārdu prieka vēsti, īpaši uzsaukums ir neticīgiem cilvēkiem, neklausiet viņiem, jo viņi, ja nāksit īpaši vēl ar Jēzu Kristu, tad, mīļie cilvēki, Jēzus Kristus viņiem ir savs personāžs no pasakas Ansīts un Grietiņa. Viņi no pasakas Ansīts un Grietiņa ir paņēmuši Jēzu. Jo, kā es teicu, Latīņa Amerikā arī ir kurā tur tajā valstī, ja, aizbrauciet, tas Jesus, vārds, vīriešu vārds ļoti populārs.
Tātad mierīgi var uztaisīt, ir viltus jēzi, jo ja Bībele brīdina par viltus evaņģēliju, par viltus brāļiem, tad tas viss ir, kā mēs teicām, es esmu dzirdējis pasaules blogeris slavenie saka, ja ir oriģināls, vienmēr būs pakaļdarinājums. Tātad saprotiet domu, ja bija īstais Jēzus, vienmēr būs pakaļdarinājums Jēzumu. Būs, un biezā slānī, taču dolāra zīme arī tur neuztaisa kopiju $100 ja, viss. Saprotiet, štancē visās pasaules malās, visos stūros līdz policija pieķer, ja, pareizi? Līdz ar to pakaļdarinājums Jēziem būs līdz Jēzus, īstā Jēzus attākšanas dienai šeit uz zemes. Tāpēc, tauta mīļie, neticiet, neklausiet Jēzu, kādu grib piedāvāt jums šie Jelgavas vasarsvētki, un it īpaši tur Pariants un šis prieka vēsts, ja, un šis sātana sludinātājs Allans Pariants, iegaumējiet šādu uzvārdu. Protams, vēl ir Žauners un saucās Freedom centris, un tur savu kāju nesperiet. Var sakot, Jūs zaudēsiet savu dvēseli ellē tiešām. Pa īstam ellē nokļūsiet klausot šiem visiem viltus šiem sludinātājiem Latvijā, par kuriem es tikko teicu un kuru uzvārdus es piesaucu. Tā kā esiet uzmanīgi no šiem vilkiem, un atkal bībelisks termins, vilki avju ādās.